Nissan Micra 5. paudzes. Portāls iauto.lv piedāvā. Hello. Мне нужно самый маленький мотор. 0,9? Или нет 0,9? Šodien mēs braucam ar Nissan Micru un tieši vairāk sanāk šodien ar dīzeli un ar benzīnu brauksim rīt. Nu, pirmais iespējas, protams, vizuāli, ja mēs apskatāmies auto ļoti simpātisks. Tā ir bieži aptaujās viena no galvenajām automobīļu izvēles lietām. Viens no būtiskākajiem, kā izskatās. Nu, redzam, ka dizains ir absolūti mūsdienīgs, agresīvs, līnijas, spēcīgi izteikti priekšējie lukturi. Man jaunājais Nissan Micra patīk no visām pusēm būtībā. Ļoti simpātisks auto, izdevies vizuāli. Iekšā maziņš. Durtiņās šeit, kā šādi pie aizvēršanās bišķiņ paciet aizmugurējām durvīm. Bet to var novilkt arī uz to, ka mašīna paredzēta vienam vai diviem braucējiem. Redzam dažādas krāsas dizainiņi. Esam iebraukuši Akmeņvalstuvēs. Mums ir divas mašīnas un arī divi motori. Viens ir 0,9 benzīna un otrs ir 1,5 dīzeļu motors. Abiem motoriem ir 90 ziegspēku jauda. Esmu izbraucis jau ar dīzeļu motoru. Nu, jāteic, ka tomēr gribās stiprāku. Bet, nu redzēs, kāds būs benzīns. Benzīnam te būtu jābūt patīkamākam. Svarīgā lieta ir baigi daudz drošības sistēmas jau šī automobīla iekšā. Šeit mēs redzam kamari. Šeit ir sensori. Tas viss, lai palielinātu auto drošību. Pirmkārt, viņi sabremzējās. Ja starpība ir lielāka. Viņi sabremzējās ar priekšā braucošo mašīnu. Ja tā strauji bremzē vai izgriež priekšā. Plus šeit ir arī aktīvā lēna assist, respektīvi, kad līnijas, ievēro līnijas un ja vajag piestūrē. Iekšā, nu, galvenās lietas jau ir. Ļoti daudz dažādas krāsas var apdarē izvēlēties. Navigācija, nu, es visu laiku tomēr izmantoju Latvijā vēzi. Kaut kas te kustās. Nu, ja vajag varbūt ārzemēs. Ko vēl lepojās ir skaņa. Skaņa šeit ir Bose Personal. Tātad, un tā ideja ir tāda, ka skaļruņi ir 6. Ir reku tur mazie skaļrunīši. Reku mēs viņu labāk redzēsim. Apakšā ir 2. Bet tas, kas ir jaunums, ir tas, ka skaļruņi ir šeit. Vadītājam tieši galvas aizsargā. Blaksēdētājam nav. Nu, jāatzīmē, ka skaņa ir laba. Stūra, multistūra, viss zvanīt, radio skaņas, viss ļoti viegli, ērti, bez pārsteigumiem. Kvalitatīvi, rekursi mīkstais apdare. Priekšējās durvis arī ir, bet, nu, piemēram, aizmugurējās durvis, protams, tur uzreiz var redzēt bišķiņ lētums iesitās. Bet, nu, pārsvarā, ja mēs braucam priekšā. Nu,
Iesēžamies. Tur bišķiņ aplaists, bet priekšā brīvi sēžot. Jā. Uzreiz aizem uz otru pusi. Apstīties. Re, kur vadītājs piesēt tēru uz iedobīt uz iekšu un normāli. Galva augšā. Man ir. Bet, absolūti pietiekoši. Man ir 1,77 m augums un rekur 2-3 cm brīvi. Te tā kā bišķi plasmasīgāks un tāds vienkāršāks, bet te viss ir vienkāršāks. Apdarē ne krāsas, ne tas. Cietā plasmas. Tā, viss. Mums ir vairākas somas. Bagāžnieks ir 300 litri. Aizmuguri sataisīt mēs viņu nevaram. Nevajag. To mēs varam izdarīt rekur šādi. Tur izgāja ārā. Tā kā bagāžnieka ārvietas pietiek. Vizuāli man ļoti patīk auto. Kas varētu no tādiem mīnusiem? Es tā nepārliecinu tomēr tie motori. Dīzelim bija jāteic uzreiz, dīzels bija kluss. Man ļoti patika. Gurdens. Likās gurdens. Reizes. Jau iet, nav nekā. Sprinters nebūs. Tā. Brauksim. Ceļā, tā kā, ja tu esi pie jaunā Nissan Micras Touras, tad forši, tev ir jauns auto, lai veicās. Skaties iauto.lv, seko mums un spied like, ja patika.